Šajā video es jums pastāstīšu, kāpēc tā saucamā globālā elite, tāda visturīgākā un arī tie, par kuriem mēs nezinām, karaliskās ģimenes, kurus mums saka, ka ir pārvaldība, viņi pārvalda un kontrolē un tā tālāk, ja? Kāpēc, kā viņi tos plānus tā veido, ka it kā esošie tie visi vecīši, ja? Ka viņi tāpat nomirst tūlītās, priekš kā viņiem tas viss ir vajadzīgs, ka viņi grib tur realizēt savus tos pasaules rezējumus, kādu viņi grib radīt to pasauli. Kāpēc viņi tā dara? Un šajā video es jums to pastāstīšu. Iedomājieties cilvēku, kuram ir visi finanšu resursi, viņš var nopirkt visu, ko viņš grib. Viņam ir vāra, principā arī neierobežot, viņš cilvēkus kontrolē dažādās valstīs. Kāda viņam ir interese? Loģiski, ka viņš pie tām materiālajām lietām, viņš viņam visām ir atslēdzies, viņam ir pilnīgi savādāks fokus un interesi. Un to jūs varat redzēt visādās filmās, kur rāda ļoti miljardieru turīgos, kad viņi lido līdz savā lidmašīnā, ja viņam tur vēzis vai kas, un viņš lidmašīnā dzīvo. Un kāds viņam ir fokus un interese? Okultisms, maģija, simbolika, meklē kaut kādus grālus, tur un laboratorijas būvē, tur uz kosmosu grib lidot, tur ekspedīcijas taisa, tur urbjās zem zemes, tur viss šitāds. Nesaprotams, nezināmais, viss kaut kas tāds. Un loģiski, ka visa tā elite ļoti labi zina par visām okultiskajām zināšanām, slēpt maģijām un visu šito, un nodot no paudzes paudzē visas tās zināšanas, arī juridiskā maģija, kura tagad atklājās, ja, ka tas personas un cilvēki un Vatikāns, viss tas, kā tur tas viss sataisīts un saistīts. Tad lūk, viņi arī zina, ka viņi ir nemirstīgi un ka viņi pārdzimst atkal un atkal iemiesojās šeit uz zemes, lai dzīvotu tālāk. Un viņi zina, kā var maģiski izdarīt tā, lai tu nomirst un pēc tam iemiesojies savas dzimtas ietvaros, un sava dzimta ir tā, kas pārvalda visu kontrolē. Un tu zini, ka tu atkal piedzimsi. Līdz ar to neviens no viņiem nedara to priekš saviem tur radiniekiem, ko viņi to visu dara priekš sevis. To pasauli, kuru viņi tagad grib uztaisīt, viņi pasauli rada priekš sevis, kurā viņi pēc tam pārdzims un dzīvos tālāk un kontrolēs un virzīs un šito visu. Iespējams, viņam pat ir tāds, es nezinu, maģiskie rituāli, ka viņi atcerās visas savas iepriekšējās reinkarnācijas, inkarnācijas, kuras viņi dzīvojuši, kuros gadsimtos un kā viņi savā tajā dzimtē to varu turējuši. Lūk, tāpēc viņi tā rīkojas, kā viņi rīkojas. Viņi varbūt tagad ir večiki, tur jau knapi dzīvi, bet viņi jau to visu dara priekš sevis. Viņi pārdzims savu bērnos un turpinās valdīt jaunajā pasaulē, kuru viņi rada priekš sevis uz doto brīdi. Visiem pārējiem cilvēkiem līdz ar to, ka viņi ir atrauti un viņi ir manipulējumi, viņi ir ievesti tajās primitīvajās intereses zonās visās un tajās un tiek iedota maldīgi visādi pasaules priekšstati, kā vispār viss funkcionē un eksistē. Tie pārējie cilvēki, viņi pat daudzi nezina, ka ir pārdzimšana, jo viņi no reliģijas to izņēma. Katoliskajā reliģijā bija par pārdzimšanu Bībelē sarakstīts, viņi to izņēma ārā. Un arī par maģijām un viss šitais, tas viss tiek apmelots, ka tas ir sviests, fufeles un tā tālāk. Kaut gan neviens augšā, viņi visi ļoti labi zina, ka tas nav nekāds fufeles. Un parastos tos cilvēciņus, kur ir maģija, kuriem interesē tā saucamās folītas repurīcijas šitie, viņi viņus uztur ļoti zemā materiālā līmenī, jo zina, kad cilvēks pievēršās tam visam, viņam materiālais uzreiz zūd. Līdz ar to ir visas tās skolas, reliģiskās kustības, izveidot budismas, tas pats, kur ir materiālais haus. Un tie cilvēki materiālajā ir tādi neattīstīti. Viņš kā garīgi ir ļoti augstu attīstījies, ja visu kaut ko interesēs, bet materiāli viņš nav. Un lielā masa materiālā viņu neuztver. Līdz ar to tā informācija neizplatās lielajā masā, un masa tiek turēta zem kontrolas. Masai dominē materiālās vērtības visas, un viņi ar to visu tiek viss noķerts. Un masa nesaprot lietu kopsakarību, kā vispār viss funkcionē, viss darbojās, un kā viņi vispār domā, un ko viņi virza, un ko viņi grib. Viņi skaidri zina, ka viņi pārdzims, viņi skaidri zina, ka man jāizveido tagad ir priekš sevis apstākļi, kuros es pārdzimšu un varēšu valdīt tālāk, darboties. Līdz ar to es maksimālās ieinteresēts, lai nav tāds, ka es piedzimšu pēc tam un nezinu, kur es piedzimšu. Man visiem jābūt čotka, un tāpēc viņi plāno 100 gadus uz priekšu, kā viss notiksies. Lūk tā, tagad jūs arī to zinat. Un arī, iespējams, jums apziņa tagad pamainīsies, jūs savādāk sāksiet saprast. Un arī atbildība jums pamainīsies, jo jūs tagad zināsiet, ka ja jūs neesat izbeiguši reinkarnāciju ciklu, tad jūs atkal pārdzimsiet
iespējams savā dzimtē vai ģimenē, ja jūs visādi sūdzat, sataisīšat figūru, zinu, kur jūs pārdzimsiet, Āfrikā kaut kādā, ja, kur ir bats, kaut kādās tur Filipīnās pie Verkturos vai kur, Brazīlijā. Tad lūk, ja jūs dzīvojat šajā, tad jūs tagad parūpētos par to, lai jūsu dzimte plauktu un attīstītos. Un jūs nodot saviem bērniem informāciju pavisam savādāk attīstība sākās cilvēkiem, ja viņi to sāk saprast, apzināties un nodot un sev rūpēties par to, lai tā ģimene un tā vide, kurā viņi tagad dzīvo, lai viņi arī uz nākotnē augtu, jo viņi pārdzims un viņi tur dzīvos pēc tam. Saprotiet? Lūk tā. Un jūs jau esat uzreiz ieinteresēti savādāk visā tajā sabiedrības modelī. Jums vairs nav tas egoisms tikai pats par sevi, jo jūs taču sabiedrībā piedzimsiet, jums tajā sabiedrībā būs jāmiedarbojas. Un ja jūs to saprotat, tad jūs nekad neļautu, ka tagad kaut kādiem tur varai koncentrācijas nometnē, tajā digitālajā tajā nometnē, ja, kur visi ir zem kontrolas, jo jums taču pēc tam pārdzims un būs tur arī jādzīvo. Tas, ka jūs domājat, man jau tas neskars, es līdz nomiršu tiešām, un pēc tam tu te nepārdzimsi. Primitīva domāšana tā ir. Lūk tā. Tāpēc tas viss ir jāņem vērā. Šitā informācija ir jāizplata, jāstāstā. Apziņu mainiet. Jūs būvēt priekš sevis nākotnē pasauli, kurā dzīvot. Tāpēc es arī saku, es gribu dzīvot apgaismotu cilvēku pasaulē. Lai man ir cits stāsts, tad es vēlreiz piedzimšu, bet, ja gadījumā man sanāk te piedzimt vēlreiz, lai tā pasaule būtu cita. Lūk tā, ar šo es beigšu. Līdz nākamajai reizei. Tev bija Salāns. Čau!